Viena no šī te Volvo vēl vienām problēmām ir šī te vieta, kur sajiet 3 paneļi kopā, kuru starpā ir izveidojusies pamatīga rūsa, kura jau sitās ārpusē. Nekas cits neatliek, kā arī to nepalaist garām. Zem šī te kronšteina noteikti kā arī pavarās rūsa, un tā tas arī ir. Un šis te Lietuvas ielāps, kurš uz 4 kniedēm bija pārklāts virsū, slēpa šādu te caurumtiņu, kurš noteikti bija arī mazāks, kad šis te ielāps tika uzlikts, jo te viss ir, principā turpina rūsēt, arī pats ielāps ir aprūsējis. Šeit sāksim izgatavot jaunās detaļas, šim te stūrim, protams, virspusējam, kas pārsedz apakšējo un apakšējo arī detaļu, kas ir rezervas riteņa vieta, arī mēs to izgatavosim. Šeit jau nogriežam nost lieko, visu izrūsējušo, amputējam līdz pilnībai. Un šo te detaļu, protams, arī izgatavosim. Un redz, kur viņa jau ir izgatavota. Izgriežam ārā, gluži kā iepriekšējiem panelim. Un šeit viss jau ir iemetināts, apslīpēts un nogruntēts, kā arī ir iemetināts un uztaisīts lonžerona izgrieztais fragments. Taisam tālāk šo te lielo ielāpu.